Labdien, lauvas, klāt septembris, visas dzimšanas dienas ir pagājuši, un tagad skatāmies, ar ko tad mēs varam rēķināties septembrī, rudens sākumā, lauvas zīme. Lauva var rēķināties ar atbalstu un uz tādu debesu labvēlību, debesu kosmosa visumu, sauciet to, kā gribu. Tā ir tāda atklāsme, ka es varu, es gribu, es mācos, es uzzinu, es eju tālāk, un es gribu to visu. Ja? Dažam labam tas var saistīties ar tiešām ar akadēmiskās izglītības iegūšanu un atkal sēšanu uz skolas solā vai studiju solā vai kāda zinātniskā grāda iegūšanā, bet daudziem tā būs arī netradicionālā vēlme uzzināt pasaules materiālu, uzzināt pasaules būtību. Dažs labs lauva var satikt kādu skolotāju, kurš pašlaik šajā dzīves posmā ir ļoti, ļoti interesants, ļoti vajadzīgs, ļoti palīdzošs. Un tāpat tā var būt grāmata, tā var būt filma, tas var būt jebkas, kas jūs aicina. Un esiet tādi mazliet tādi apcerīgi noskaņot, mīļās lauvas, un ticiet, ka šis mēnesis iedos jums resursu, kas aizraus jūs iespējams uz ilgu laiku un noliks jūs tādā kā izzinātāja lomā, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti, jo mācīties tas tad ir vienmēr tik saistoši darbs. Darba jomā daudz lietas būs saistītas ar citiem cilvēkiem. Pirmkārt, ar klientiem, ar jaunām grupām, ar jaunu personu iepazīšanu. Ja? Un raugiet, ka viss galvenās mācības šajā mēnesī ies caur to, cik dziļi, labi vai daudz jūs pazīsiet tos cilvēkus, ar kuriem jūs esat kopā. Iespējams, ka šis mēnesis mācīs pārlikt akcentu no manām vajadzībām vai arī no pilnīgas tikai otra cilvēka, darba kolēģa vai klienta vai pacienta vajadzībām uz sevi. Tā kā atrast tādu vidusceļu, atrast tādu harmoniju starp to, kā divi cilvēki darba vidē vispārībā sadarbojas. Un tradicionāli arī šī kārts saistās ar izvēli. Tātad pilnīgi noteikti daudzām lauvām būs iespēja izvēlēties starp vairākām ļoti nopietnām lietām, un šī izvēle tad jāpakļauj visdrīzāk ir varbūt nevis racionālam tādam apsvērumam, bet tādai sajūtai, ka jā, redz, tas ir īstais, jā, kaut arī tur vairāk maksā varbūt, vai šeit ir mazāk darba stundu, vai šis ir tuvāk manai mājvietai. Šeit vairāk vajadzētu domāt par to, ko es iegūstu ilgtermiņā no tā, vai ko es tā kopsumā mācos no tā, ko es pašlaik daru. Nu tā ļoti filozofiski par darbu šoreiz. Attiecībās nāksies laikam mazliet viņās pašam sevi ierobežot, laikam neizdosies pietiekami daudz laika veltīt attiecībām, vai ir kaut kāda vēlme vai vajadzība mazliet taupīt enerģiju. Nu, es jau pieļauju, ka te sāksies kaut kā interesanta mācības, un cilvēks būs mazliet sevi tā kā norobežojis no partnera. Bet šajā mēnesī esam tik laipni un atceramies sevišķi tiem, kam ir ģimenes un partneri, ka mums ir jābūt klātesošiem, ka mums ir jāiesaistās, ka mūs gaida, ka mēs nevaram aizvērt savas krātiņa vai kabineta vai istabas durtiņas un būt neredzami. Ja? Tātad mums partnerattiecībās gaidāma ir tāds kā atsalums, ja jūs neatcerēsieties, ka ir partnerim visu laiku jātuvojas. Ja? Protams, ka es varu salikt šīs divas kārtas kopā un teikt, ka kādam no lauvām darbā veidosies romāns, kas parastās tās stabilās partnerattiecības mazliet sašūpos. Ja? Arī tāds gadījums šeit varētu būt. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik tikai meklē sev partneri, šis laikam nav pats piemērotākais laiks. Šis ir laiks, kad rodas kaut kādi kompleksi, nespēja iziet no savas komforta zonas, nevēlēšanās piedalīties. Un es teiktu,
šajā mēnesī lieciet mieru tām visām darīšanām. Un tagad padoms lauvām. Padoms lauvām ir protiet mēru, protiet noteikt savu robežu, bet protiet pateikt to ne ļoti strikti, jā, jo mēs jau lauvas zinām, ka mums patīk mazliet visu pārspīlēt. Viss ir taisnība, viss ir pareizi. Ir mums katram savs laiks, savas zināšanas, savas vēlmes, savas vajadzības, bet nemēģinam iebļaut visiem pārējiem to ausīs. Esam apcerīgi un mierīgi. Tāds labs padoms mums lauvas, vai ne? Labi, tad atkal līdz oktobrim uz tikšanos.